Savulaik slavenie Iedzēni pēc privatizācijas mainījuši statusu un šobrīd ir zemnieku saimniecība, kuras īpašnieks Boris Mužēnovs. Privatizācijas aģentūra līgumā ar Mužēnovu bija noteikusi, ka selekcijas darbs Iedzēnos jāsaglabā vismaz 3 gadus. Diemžēl postaža un iznīcība ir valdošā aina kādreiz rūpīgi koptajos Iedzēnos. Vai šie jaunie laiki privatizācija ir iznīcinājusi ilgus gadus loloto? Parunāsim mēs. Mēģināsim. Es pavaicāšu jums, ja? Sakiet, kā jūs redzat šo te visu lietu? Vai tas ir saistībā ar vispār ar mūsu laiku, ar pārmaiņu laikiem, kad aizgāja postā un faktiski nogrima šī slavenā saimniecība? Vai... Nē, mana pārliecība, ka tas ir pirms šīs ēras sākums. Šis tikai nobeigums ir. Un kas pie tā visa tomēr vainojams jūsuprāt? Ļoti daudz cienījumu cilvēku. Ļoti daudz cienījumu. Nevienam nebija noslēpams, nevienam, ne ciemam, ne Madonai vadībai, ne Rīgai. Tas aizpildēja, kad bija Brosovs izdara manas selekcijas materiāls, tas Sebra uztaisīja raidījumu. Tas noskanēja pa visu republiku. Apturēts tomēr netika tās process. Kas varēja apturēt, jūsuprāt, kādas instances to varēja apturēt? Zemkopības ministrija un institūts var apturēt. Kāda un apturēt var arī vietējā vara. Kāpēc neiejaucās, kāpēc ļāva tam visam pašplūsmu aiziet? Nu, tāpēc, ka uz Dobeli vajadzēja visu koncentrēt. Tad faktiski liela daļa no šejienes bagātībām aizgājas turieni? Nu, Zarveidā un laboratorija aizgāja uz Dobeli, jā. Nu, klimatu un zemi nevarēja. Tik klimatu un zemi varētu aizvest, tad jau būtu ideāli, bet tas palikās. Bet kāpēc tad vispār viss uzplauka un kāpēc sākumā tā attieksme bija ļoti pozitīva, lai šeit viss augtu un ziedētu? Tāpēc, ka bija atbalsts. Bija ļoti liels atbalsts. Es teikšu, kad bija padomu laikā liels atbalsts bija. Bija, piemēram, momentu es nevaru pateikt to. Es izgāju no prāta. Vispār tika atbalstītas selekcija. Un arī rajona mērogā ļoti atbalstīja. Nu, bet tad pietika līdzekļi gan Dobelē, gan šeit. Līdzekļus mēs paši ražojam. Mums nevajadzēja, mēs finansējam pilnīgi paši un devām, sākotnēji mēs bijām, kā institūta saimniecība zem Cesreinas. Un vēlāk mēs pārgājām pie Gaiziņa. Mēs pilnīgi sedzām visu selekcijas izdevumus un devām vēl lielu peļņu ap 30, 40, 50 tūkstoši rubļu. Toreiz jau viņi bija vērtīgi. Sakiet, kas šobrīd notiek? Kas vispār šeit vai ir, kas strādā, apsaimnieko kaut ko, vai viss ir postā? Nu, postā jau sākās no kādās 7. gada. Pamazām sākās viss. Un pamati tika izdrupināta līdz ar to, kad saimniecība tika nolaista tik zemu, kad valstī vairs neatmaksājās atpirkt zemi, jo selekcijas dārzi ir uz privātas zemes, kā uz manas, tā uz kaimiņu zemes. Tieši uz 20 hektāriem Aleksandra Maizīša tēvzemes rodams iesaukums selekcijas darbam Iedzēnos, ābeļu hibrīdu novērošanai un atlasēs aldo ķiršu, bumbieru un, protams, ziedu. Šeit strādā īsti profesionāļi dārznieki Aleksandrs Maizītis, Rudolfs Dumbrovs un jau mūžībā aizsauktais Roberts Āboliņš pēc konfliktiem ar Daci Brosovu. Beidzamo direktoru, kas vadības grožus koriģēja Iedzēnos, vēl valsts paspārnē esošajā saimniecībā, selekcijas darbs Iedzēnos sāka nīkuļot un, maigi sakot, ciest. Varbūt jaunie laiki atnes dārzniekam citas iespējas. Mali noteikumi, bet noteikumi bija tādi, ka tā saimniecība nevarēja pastāvēt. Bet viņš uzdrošinājās privatizēt. Jā, bet... Jūs jau paredzējāt, ka tāds būs? Es to paredzēju.
Es to paredzēju. Man naudas tik daudz nebija, man būtu kas naudu aizlien, es būtu privatizējis. Un es daudzkārt piedāvājos bez atlīdzības selekcīgi uzturēt savā saimniecībā, lai man piešķir man tēvu zemi. Tas netika ņemts vērā. Tad Man faktiski tas tēva zemi ir apmēram 20 hektāri, un šīs platības arī par tā selekcija sākās. Viss pamats ir, viss tās šķirnes, kas tās pirmās ir noformētās, tas jau ir pamats no tā laika. jūs vēl šobrīd strādājat dārzā? Es šobrīd vēl strādāju, un man ir palīgi, un mani labvēl jau domāju, ka es ar to pašu aiziešu viņa saulē, bet redziet, es vēl stāvu jūs priekšā, no savām kājām vēl. Cik jums ir zemes, cik jūs apsaimniekojat šeit? Man zeme vēl šodien nav noformēta. Ar visām tām nebūšanām arī aizkavējas zemes noformēšana. Tagadējais iedzēnu saimnieks Boris Maženovs neveiksmīgas saimniekošanas rezultātā visdrīzāk ir bankrota priekšā. 16. februārī būs gads, kopš viņš kļuva par šīs zemnieku saimniecības īpašnieku. Vai iedzēnu kādreizējā slava un zinātniskais selekcijas darbs ir neatgriezeniska pagātne? Pats ir bankrota priekšā. Jau ieguva ar lieliem parādiem. Kāpēc tāda nelabvēlība pret jums? Ko jūs esat, kādu naidu pret viņiem? Kāpēc tā? Tāpēc, ka es aizstāvēju selekcijas darbu. Pirmā nelabvēlība notiek, kad uzpildēja jautājums jau padomu laikā pārdot par kādu kabatas naudu viselekts materiāls Zviedrija, jo te bija Zviedru firmas iedzēnos rajonu mērogā tāda sanāksme, kas interesējas, piemēram, interesējas vēžas vai nevarojumi, tad tā cita. Pa nelēmis ar parādiem savus augļus. Atsimredzot, interesējas cilvēki un gribēja nodot nenošā, ne no tā. Un es teicu, man nav principā nekas preti, bet vajag oficiāli noformēt par šķirnēm, jo lai viņas mums nav jāpērk atpakaļ par valūtu. Un tā es radu pirmo tādu naidu. Faktiski jums bija sava stāja un sava koncepcija par to visu, nepārdot visu. Nē, man nebija par nepārdošanu, bet par oficiālu noformēšanu. Un tad pārdot juridiski pareizi noformēšanu. Sakiet, un kas te tālāk būs nākošu gadu, aiznākošu gadu, kā jūs redzat, kas te vispār būs? Vispār, kas var būt, ja ēkai, jūs variet saprast, ja ēkai pamat ir izdrupušai vai izlaust, tad ēkai jāsabrūk ir. Tas ir. Un pamat tika izdrupināta ar to, ka selekcijas darbs ir beidzies. Un selekcijas darbs pēdējie 10 gadu darbu noēda zaķi, tad un varbūt 20. gada nepilnīgi novērojumi. Sakiet, vai pēc, 20, 30 gadiem varētu dzimt jauni cilvēki, kas aizraujas ar šīm idejām un kaut ko atjauno šeit, vai klimata ziņā un vispār iespēja būtu? Klimata ziņā te ir visideālākais klimats un apstākļi mūsu Latvijas vajadzībām. Kā uzsvēra dārznieks Pūrs un Dobels valsts augkopības saimniecībās izaudzētais, piemērots vairāk tām zonām uz Vidzemi un Latgali, tur radīties tādi nav virzāmi, jo nav dzīvot izturīgi. Bet ja arī ienākas augļi, jo ir daudz labas šķirnes, kas šeit neizsals, piemēram, trebū. Bet trebū te ir ēdams tikai un garšīgs tikai vissiltākajās vasarās. Un tādas pēdējās bija 2 nesen atpakaļ. Pārējās vasaras cilvēki iet garām un nezaļ viņu no tā augļa no zemes. Tātad šeit bija jāizaudzē tādas šķirnes, kas iztur ziemu un arī nogatavojas augļi. Un ja šos kokus iestāda labvēlīgos apstākļos, visšaubām rezultāti noteikti labāki. Bet ja tagad šķirņa veidojas, piemēram, kā teiksim, Dobeļās, kas patreiz ir varbūt visideālākie apstākļi mums Latvijā, arī pēc upīša selekcionāru novērojumiem. Tad viņi ir tikai tā izzonai un varbūt uz Lietuvu virzām, uz to pusi.
Viņa nav uz šo pusi, ir zemes Latgales vidzeme. Un augļi mums katram gribās. Mēs esam šodien ārzem augļus laikam atēdušies. Tas saimnieks rīdi ar suni mūsu pagalvā, tad kā tas ir cits jautājums. Ārstējas un nāk šeit cilvēki ārstēties, kam ir iespēja. Cik jums gadi šobrīd? Ārstēm uz 85. Nu, tad jau tiešām. Tas ir virsnīga bija pagājušajā. A tā viņas jāsadz kaut ko? Atceries Stroganovs, kas bija ministrs. Jā. Ļoti palīdzēja mūsu celtniecībā. Tas ir pašā sākumā, jā? Kad viss Tas jau nebija tīri. Viņam bija iespēja. Viņa Viņam neuzraudzīja. divi brāļi bija. Viņi visi sēdza, viņš sarakstījās ar firmām, lai sevi nekompromitētu. Redziet, neviens jāsorganizētiem vajadzības tagad mēs esam priecīgi vecumā, tad mums jāsam un tā tagad, piemēram, tie iedzieni forele, avaro un tam līdzīgi. Dobelē ir 5 profesori, ko tad tie dara? Ar to izsēd, bet šogad viņš nebija nekāda liela rāža. Kāds plūmē. Tā ir Elfrīda Šķirne. Kurā gadā viņi ir izveidoti? Oi, te man jāskatās grāmatās. Jā. Sen jau, nu salīdzinoši. Sen. Te ir otra līdzīga spīdolē. Šogad nebija liela raža. Te ir maza ābeli, cik viņa āziņā sāk ražāt. Kas ir materiāls, ko mēs strādājam. Tā. Kaut kas augs vēl šopavasar, šo vasaru? Jā, te ir saglabāti. Te jau man viss sagadzīts. Tā smilkšķērķis. Smilkšķērķis badāt. Sūtīts kaut kur?